Ir šis populārais mīts par to, ka automašīnas sēdekļi, ja viņi ir apsildāmi, tad viņi izveido hemoroīdus, jeb palielina viņus. Kā tur ir? Tev ir apsildāms? Man ir apsildāms. Un tu ar bailēm tagad slēdz iekšā? Nē, es tagad tev prasu, vai var vai nevar. Tu vēl neesi ieslēdzis mašīnai. Tev 2 gadi mašīnai, tu vēl neesi ieslēdzis, ja? Es baidos. Nebaidies. Nebaidies, var droši. Jo es tev izārstēšu. Lai gan patiesībā, ja nopietni, tad es domāju, ka nē, ka tas nepalielina varbūtību. Ir daudz citi apstākļi, kas palielina varbūtību hemoroidālai slimībai. Viens ir, ko mēs nevaram ietekmēt, ir iedzimtība. Kādi vecāki ir, tādi ir, ar tādiem jādzīvo, ko tu esi pārmantojis. Un otra svarīga lieta ir, ka mūsu civilizētais dzīvesveids ir ļoti liels riska faktors tam, lai izveidotos hemoroīdi. Principā, hemoroīdi ir maksa, ko mēs maksājam par civilizētu dzīvesveidu.